Mums aiz muguras frontes līnija šobrīd ir 12 km. Nozīmē artilērija šeit atlido, šeit, kas esot nesen izjaukuši. Tāpēc Broņikos esam. AK-47? AKM? AKSM. Pa mūsējo džipu, jo tikai ar šādiem džipiem ved iekšā munīciju, pārtika, nekādām lielām smagām mašīnām nav laika. Nakts, reps virsū uz jumta, nakts brilles un pilna rūčka. Tā viņi pa nakti ieveda, izmauc ārā. А те, которые ждут русского мира, ну, они потенциальные 200, во-первых. Ну как настроение? Bojevoja. Nu neko, nu šeit beidzot tā sajūta, ka mēs esam pie frontes līnijas jau tā kā elpo pakausī. Es viņam kaut kādā oktobrī rakstu, ka es nevaru šito noskatīties, saka, ko vajag un vedīsim. Protams, ka vajadzēja džipu, kādu no džipiem taču nekarot. Tur ir kaut kādas speciālās armijas tehnika un tā. Pirmo reizi tur aizbraucot, nedzot, tie džipi, tu vienkārši tā skaties, tā kā tādas skudriņas, tā ir tā kā asinsrita. Я горжуся своїми людьми, горжуся, хто нам допомагає. Горжуся латвійським народом, що нам допомагає дуже сильно. Ziedojumi 100% tiek izmantoti mērķiem. Kaut kādas administratīvās lietas mēs sadzam no savas puses. Brīvprātīgi paši gatavo ēdienu karavīriem un brīvprātīgiem, piedāvājot pusdienas pilnīgi par velti. Эрик, большое спасибо за генератор, он поможет нам выполнять задачи. Думаю, что он будет где-то в районе Константиновки, Дружковки, потому что там часто прилеты, часто нет света, а когда нету света, нету связи. Mums viss ir līdzi paņemts, labāk uzvākt. Sanģo, tu reizi ko vizināsimies? Jā, jopcik, ne? Jā. Esam ielāpušies aparātā. Šo izmanto ievainoto cilvēku vešana ārā. Šī ten ir medicīna. Viss, kas vajadzīgs ir tādam cienīgam veidam, kā apkop cilvēku. Перев'язка, препарати, там, антибіотики. Atbrauc soldieri ar džipiem tādiem apšaudītiem, apdegušiem. Nu, jā, loks nav. Viss aizlīmēts, jā. Reku pasies, tu lodas. Зараз дали на ремонт, будем мотор перекидывать. Да кругом все взрывается, вот люди приходят, делают. Ну, детей жалко больше всего.